Pāgā ko? 3. epizodē. Vēl aizvien te Dāvs, un šodien pie mums ciemos ir Niks Evalds, par kuru jums noteikti ir daudz jautājumu. Kas ir Niks Evalds? Man arī ir jautājumi. Jā, nu Niks ir sācis vlogot. Viņš ir Latvijas YouTuberis tagad. Skaidrs YouTuberis? Diemžēl. Un tāpēc es gribēju prasīt, kā tu izdomāji taisīt. Es gribētu disclaimers. Mans uzvārds rakstās ar īso. Evalds. Sorry. Jā. Tas Jā. tā. Būs aprakstā vispārējais. Sarunāts. Kāpēc es sāku vlogot? Man jau ļoti sen ir interesējušas tehnoloģijas kā tādas, un gadu gaitā esmu diezgan labi apkrāvies ar visādiem GoPro un visādiem skaņas ierakstītājiem. To mēs redzam arī uz galda. Exactly. Es visus paņēmu līdzi. Jo šī ir interesantākā man nedēļas daļa, tāpēc šis noteikti būs arī vlogā. Yes. Un vienmēr ir bijis tā, ka mēs aizbraucam ar draugiem ceļojumā. Es baigi safilmēju visu kaut ko, un tad neviens to footage nekad neredz. Jo es tā kā nefollow-upoju un nesamontēju neko normāli. Un tā arī man vienkārši tās lietas tur krājās. Kaut kādu video materiālu 5 gadus vecu un tam līdzīgi. Un tad pagājušu vasaru sanāca aizbraukt ceļojumā uz Ameriku, kas man arī bija tāds mazais sapnītis gadiem. Un tad es izdomāju, ka šeit gan es visu safilmēšu un samontēšu, lai paliek kaut kādā for internal use vismaz kāda filma. Un tad, kad es to vienreiz izdarīju, tā kā izgāju tam procesam no sākuma līdz beigām, gan filmēšanai, gan montēšanai, tad es sapratu, ka bāc ir tik daudz lietu, ko es būtu varējis jau Amerikā darīt citādi, lai tā filma sanāktu foršāka. Un attiecīgi tad es sapratu, ka es vienkārši gribu patizloties, pamēģināt, piespiest sevi regulāri kaut kādus video taisīt un iemācīties to darīt labāk vienkārši. Tāpēc tagad es kopš kaut kāda septembra, oktobra laikam reizi nedēļā ar nelieliem pārtraukumiem pāris nedēļas ir sanācis izlaist. Bet, jā. Tur pa Ziemassvētkiem un tā, zin kā, nevar jau visiem grūst sejā to kameru. Bet kopumā, jā, principā katru nedēļu es esmu izlaidis pa vienam kaut kādam maks 5 līdz 7 minūšu garam video, kur es atrādu random momentus no savas dzīves. Cik daudz to visu materiālu sanāk montēt? Kādu viņi montē, kad visu nedēļu filmē par kādiem materiāliem, un tad paralēli jau montē, vai tad, kad viss safilmē? Svētdienās samontē. Es pārsvarā montēju tad, kad nedēļa ir beigusies, vai kad es zinu, ka vairs nekas interesants nenotiks. Trešdienā. Piemēram, bet tā arī gadās. Arī jā, viens no iemesliem, kāpēc kādu nedēļu ir izskatuši, tāpēc, ka, reāli, es nezinu, esmu, piemēram, slims mājās nedēļu, un tā kā, es nefilmēšu savu Kādas ir buļļu ģīmi, jā. Bet visādi citādi, jā, es vienkārši krāju daudz materiālu, neko nedzēšu ārā, nekad. Cerībā, ka pēc 10 gadiem būs rēcīgi paskatīties uz jebko, kas ir safilmēts. Un tad samontēju kaut kādu īso variantu atskatam. Man liekas, būs vienkārši skumīgi skatīties. Pilnīgi iespējams. Būs vecs. Tagad jau man ir 26 gadi. Tagad jau ir tā, ka es skatos bildes, kur man bija 16, 17 gadi. Bļāģi. Tā kā es tik vecs. Bet es gribu, Nika, ar tevi uzreiz, es biju gaidījis šo sarunu ļoti sen. Es gribu iet iekšā Latvijas YouTube. Labi. Kas tas ir? Tā kā Latvijas YouTube... Wow, tā kā cilvēks mūs tagad klausās, es nezinu, cik cilvēki zina, bet acīm redzot ļoti daudz zina, kas ir Uldons TV, LV Jarāns, Funface TV, tā kā, kāpēc Latvijā ir tik ļoti daudz, tā kā, stulbs YouTube, tā kā... Domāju, ka tikai Latvijā ir stulbs? Nē, labi, vispār pasaulē, bet man interesē tā kā tiešām Latvijas, tā kā, jo... Tas ir trāki. Es teiktu tā, ka līdz Latvijai tas ir vēl nonācis samērā vēlu. Mēs jau varējām dzīvot ar Uldons TV jau vēl pāris gadus atpakaļ, jā. Vienkārši, es nezinu. Man liekas, ka vairāk tā problēma ir tā, ka tas YouTube latviešu valodā nav daudz kvalitīvu saturu, jo tie cilvēki, kas varētu reāli taisīt kvalitīvu saturu, viņiem vienkārši ir darbs un viss pārējais. Un prasa nenormāli daudz laika, tā kā tomēr taisīt to kvalitīvo saturu. Un, ja viņi baigi īsti nevar nopelnīt no tā, tad viņiem nav liela motivācija to darīt. Un, tāpēc tie, kuriem tāpēc taisa tie, kas ir kuriem daudz brīva laika. Un tad,
Exactly. Tādā ziņā es laikam eju pret traumu, jo man nav daudz brīva laika. Un man YouTube šobrīd ir iespējams kādi 15 subscriberi. Un mans video droši vien nolaiko Facebookā kādi 10 draugi, bet es to daru principā for internal reasons, lai vienkārši man krātos materiāls, un jo es gribu mācīties to darīt. Un ja ar laiku kāds vairāk sāks to skatīties, tad cool. Bet katrā ziņā man nav plānā taisīt. Tu nebūsi cilvēks. Spēlēju datorspēles, strīmoju un vācu. Tur arī nebūs cilvēks, kurš katrā savā vlogā sākumā teiks, lūdzu, like, subscribe, share, un būs nākamais video, ja būs 3000 laika. Bum! Pagaidām nav tādas stratēģijas. Jā. Jā, bet man liekas, baigi ātri var iemācīt. Nu, tā kā, ja tiešām regulāri katru nedēļu taisi un piesēties klāt un taisi tos logus, man liekas, baigi ātri var iemācīties. Tad arī, ja man bija, es teiktu, mēs bijām Londonā atvaļinājumā, es atradu savu telefonu aplikāciju Clips tādu, un ar viņu baigi viegli var tādu vlogu tipu video taisīt, kad tu iefilmē kāds pāris. Līdzīgi kā vainā kādreiz bija, kad tu var iefilmēt tā kā pa bišķiem, bet tur nevis 6 sekundžu video, bet tur viņš var būt 10 minūšu garš video. Un viņi var editēt uzreiz jau salikt virsū kaut kādus tekstus un tādas lietas. Un tas tā, ka mēs mēģinājām katru dienu uztaisīt tādu īsu 2 minūšu video atskatu no dienas, un sapratu, ka nenormāli daudz un grūti ir tas, ka tev visu laiku ir jādomā. Tev ir jāsafilmē kadra, lai tas pirmkārt viss izskatās loģiski, lai tu, piemēram, no vietas uz vietu, ja tu nokļūsi, kad ieliec kadru, kā tur brauc, vai ka tas ir. Man liekas, tu baigi jāpiedomā pie tā, kā tev ir tev visu, tā kā tu daudz piedomā pie tā, ka tu esi ceļojumā. Jā, vai kā, arī ikdienā, ka tev šobrīd vajadzētu nofilmēt, piefilmēt vai kaut ko, bet vairāk ir tā, atcerējos, izdarīšu. Es sāku piedomāt arvien vairāk. Sākumā es tiešām vienkārši ņēmu random kameru līdzi visur noliku kaut kur istabas stūrī, un tad es sapratu, ka tas materiāls tādā veidā nesanāk baigi interesants. Piemēram, kaut vai tas pats Amerikas ceļojums. Tur pirmā lieta, ko es sapratu, ir, ka kaut kas tomēr kamerā ir jārunā. Pat ja es esmu, nezinu, kādā vienkārši random smukā vietā, tas viss kļūst daudz interesantāks, ja es kaut 3 teikumus pa vidu kaut kur pasaku. Citādi, piemēram, tā Amerikas filma bija, principā, mēs vienkārši staigājam pa Ņujorku, un tur ir smuki pilsētas kadri un šeit, bet tā kā... Jā, bet tā ir Ņujorka, ko visi var redzēt, ja tu nerunā tā kā pa virs. It kā jā, bet still es uzreiz sapratu, ka, es tagad cenšos laust sevi, lai arī, teiksim, ejot pa ielu, nezinu, no rīta līdz mašīnai uz darbu, es arī kaut ko pasaku, ja, teiksim, vakarā ir kaut kāds tur pasākums or something, es mēģinu mazliet piedomāt, ka man kaut kādu introķi pavaidzēs, tāpēc es... Man liekas, tieši tā runāšana kamerā pilsētā varētu man būt lielākais šķērs vlogā. Jā, man liekas, tas ir ja man pēc selfiju nepatīk taisīt, kādu gribu aizsūtīt selfiju, lai nekur nepublicētu, vienkārši aizsūtīt stulbu selfiju pilsētā, man jau ir dažbrīd tā celt to telefonu gaisā, tas tā kā, bet man liekas, pēc tā jau arī viņam pierod. Man ir kauns šitos te lielajos publiskos pasākumos, kur tā kā, jo es tā kā vienmēr gribēju būt cilvēks tā kā pret straumi, un kad ir tie pasākumi, kur, tā kā, nezinu, kāds koncerts, kur visi taisa selfiju, man arī riktīgi gribās uztaisīt selfiju, bet tad gaida brīdi, ka tagad neviens man neredz. Tad ātri uztaisīt. Es laikam kaunos par selfijiem. Wow. Es neesmu ārā no skāpja par selfijiem. Nekas ar laiku. Būs, jā, es iznāku. Bet man liekas, ka publicēkos sociālos tīklos man vairāk vienmēr liekas, baigi var redzēt to, ka notiek liels notikums, tad visi liek pilnīgi vienāds bildes. Un es nekad nespēju, kāpēc kādi jēga likt tādu pašu bildi, kā jau ir visiem citiem. Ja tās bildes ir, man liekas, jā, ir smuks saulrietis. Tu vari zināt, ka ir bijis baigs smuks saulrietis, ja Instagramā tur ir 10 bildes. Jā. Un tev pašam nav jābrauc uz kolku. Jā, vai ne? Tāpēc es daru ļoti random. Es pēc ceļojuma 6 mēnešus vēl lieku ceļojuma bildes, jo viņas ir sakrājušās vienkārši. Throwback. Exactly. Jā, es Instagramā ļoti maz lieku kaut ko, kas notiek, es nezinu, tagad un šobrīd tas vairāk ir kaut kādi tiešām smuki skati or something. Es gribu atgriezties nedaudz, jo es ļoti tiešām abrīnoju to, ka atcerās vlogot, jo man ir tā, kad es sāku nodarboties ar stand-up, man tur Bāliņš Edgars, kurš ir sociālo tīklu super eksperts un guru un Eirovīzijas cilvēks tomēr. Un gan man producenti, gan visi teica, ka vai Rudolf, tā ir rīktīgi interesanti Instagram, content, tur vajag smieklīgas storijas, vajag smieklīgi to. Un es nekad nevaru atcerēties tos brīžus, kad es ir, man ik pa brīdim ir ļoti daudz ir tāds, ka tu esi kaut kādā, nezinu, smieklīgā koncertā vai kaut kas sūds, tu vienkārši nereāli rēc, un tad tev ir tāds, jā, man šito vajadzēja instastorījot, bet tad man liekas, ka ja es instastorijoju, es papišu nedaudz to
īsto, nu, tā kā es neeksperiencoju tā kā pats, nu, tā kā man ir tāds, jā, kaut kas rītīgi krūts notiek, bet tu domā, man tagad jāvāk telefons, man ir nu, tā kā, man ir baigi grūti tam pieslēgties, bet tev nav tā kā sajūta nekad, ka tu tā kā pazaudē vienkārši izbaudīt Amsterdamu, nu, piemēram, ja Amsterdamā vlogo, bet tev ir tāds, tagad mēs iesim uz centru, man jānoliek drons, man ir jāuzlid augšā, man jādara tas, kaut kas jāparunā, un tad kaut kā tā. Daļēji tā ir. No vienas puses gan es to ļoti enjoyoju, jo man man ļoti patīk gadgeti, droni, kameras, tehnoloģijas in general. Tas man liekas riktīgi nice aizbraukt uz citu valsti un palidināt tur dronu, ja tas ir atļauts, protams. Liekas ļoti cool. Bet then again, tā ir, tāpēc, ka, piemēram, vlogos, vispār filmās, lai parādītu tur kaut kādu transition no vienas random vietas uz citu, riktīgi labi strādā, piemēram, timelapse, ja? Bet kā notiek timelapse filmēšana, tu random vietā noliec kameru un pusstundu gaidi, lai dabūtu 30 sekundu timelapse. Un tas ir tā, ka, pa lielam tu stāvi ārā Amsterdamā un kaut kur salsti, kamēr tu filmējas timelapse. Tādā ziņā, jā, tas ir. Jā, bet kopumā jau arī, man liekas, tas ja tev ir viens vlogs 6 minūtes, teorētiski, ja tu saturs, tev maz nav tā, ka tev viss ceļojums jāpada filmējot, jo, tu dienā tur, tu pavadi 10 minūtes, varbūt tā kā filmējot, un 3 dienu laikā tev ir pietiekami daudz video saturs. Bet tas nav tik traki. Es tev varu tās atkal kļūdos, jo man, bet tas nav laikam vlogošana, ka šis sanāca ļoti daudz strādāt, tā kā, piemēram, ar cilvēku, kurš taisa dokumentālo filmu vai ko tādu, un tad viņi tiek tā kā runā, lai tev tā kā sanāktu, ja tu cilvēkam esi sekojis 24 stundas, plus mīnus līdz vienalga, mūziķiem, ja tu taisi, piemēram, par kaut kādu mākslinieku, tad no 24 stundām, kad tu vienkārši visu laiku filmēs, kaut ko intervējis, tā kā priekš filmas vērtīgs parasti ir 5 minūtes, bet tas logam laikam ir bijis citādāk, vai ne? Tā kā nav tur tas, tu neintervēji tur kādu vai nezinu. Exactly. Bieži vien ir tā, ka, piemēram, tas pats Amsterdams piemērs, braucām uz Kendrika koncertu, riktīgi bija skaidrs, ka būs saturs, būs foršs weekends, bet ir tās pašas nedēļas, kad nav tā satura tik ļoti, un tad vienkārši nedēļas beigās mēģini salikt kaut kādus random fragmentus, un es neteiktu, ka man katru reizi sanāk kaut ko riktīgi nice tur tajā vlogā ielikt, un jā, es cenšos arvien vairāk piedomāt pie kaut kāda arī storyline un tam līdzīgi, bet tas viss ir, kā es to nedaru baigi profesionāli, tad tas varbūt nav arī tik svarīgi, ja tas ir vairāk tur manam priekam tam līdzīgi. Bet par to filmēšanu non-stopā, jā, piemēram, kāpēc vispār, viens no iemesliem, kāpēc es izdomāju, ka es gribu kaut ko sākt filmēt, protams, ir tāds džeks vārdā Casey's Neistats, ko probably visi zina, jā, viņš ir, principā, kaut kādā mērā revolūciju uztaisījis vlogošanā, jo viņš bija pirmais džeks, kurš izdomāja, ka es nevis filmēšu random selfie vlogus ar kaut kādu ziepju trauku, kas man ir kabatā, bet viņš skraida pa Ņujorku apkārt visu laiku reāli ar spoguleni, un tā kvalitāte ir riktīgi nice un tā tālāk. Un viņš vienmēr, kad viņam kaut kādā uzdod kaut kādus jautājumus, viņam bieži prasa, vai tu tiešām filmē visu laiku, kad tev ir laiks tur ģimenei vai whatever, un viņš saka, nē, come on, tas klips, es viņu publicēju katru dienu, bet viņš arī ir, 10 minūtes maksimums. So basically es esmu 10 minūtes no dienas safilmējis. Bet tas ir cilvēkiem pa visu tā liekas, kad, ja tev ir kaut kāda profesija, kas ir vairāk vai mazāk publiski, filmēt video, cilvēkiem liekas, ka tu visu laiku esi tāds. Yeah. Man tāpat ir bijis ar komēdiju, kad mēs bijām pie manas draudzenes, viens draudzenes. Es nezinu, kāpēc tajā laikā vēl notika tāds seriāls Ugunsgrēks. Un vienkārši panesās tēma par to, ka tā mans draudzene teica, ka jā, tev jau riktīgi grēcīgi skatīties Ugunsgrēku, jo Rudolfs jau noteikti visu laiku vienkārši visu smieklīgi komentēja savā dzīvē. Nice. Un tad vienkārši tāds, nē, tā nenotiek. Viņš norunā stand-up, viņš pēc tam ir, un tieši tāpēc es uzskatu, ir video, gan jau, kad video logošanā, Jā, es arī domāju, ka tu visu laiku staigā un pats ne tikai komentē, bet droši vien pa ielēju un vienkārši pats smejies par savu. Visu laiku. Es domāju, joks un smējās, jā. Ieslēdz televizoru un tikai... Es to gribēju prasīt par droniem, jo tā, kad es braucu ar droniem, es īsti neesmu interesējies, kāda ir ar dronu likumiem. Kas ir, kur drīkst braukt, kur nedrīkst braukt? Tīpaši Latvijā, kas ir Latvijā, es dzirdēju kaut ko, es lasīju kaut ko, ka plāno aizliegt, vai kas ir tā... Jā, es dzirdēju, ka bija kaut kāda aizsardzības ministrijas kaut kāda sēde, kur viņi sāk runāt par kādiem jauniem likumiem, laikam, bet es neesmu dzirdējis, ka kaut kas būtu baigi izziņots jauns. Pagaidām
Pagaidām, cik man zināms, Latvijā ir, tie likumi ir līdzīgi kā citās lielās kaut kādās Eiropas pilsētās, ka pa lielam ir vietas, kur var lidot, bet kur nevar. Piemēram, viens no likumiem parasti, kas vienmēr visur ir, ka tu nevari lidot virs cilvēku pūļiem. Attiecīgi, cilvēku pūļiem. Attiecīgi, lielas pilsētas daļēji ir off-limits anyway, tāpēc, ka vienmēr kaut kādi cilvēki zem tevis ir. Un tad ir jāskatās, un, protams, pavisam nedrīkst lidot tur pie visādām tur prezidenta pilīm un tam līdzīgi. Bet mums vēl tie likumi nav tik baigi attīstīti. Viņi, man liekas, nekur nav attīstīti. Ne. Es zinu, ka Amerikā arī es klausījos, ka ļoti daudz runā par to, ka tu esi cilvēks, kurš lido ar dronu, tu pats ik pa brīdim nesaproti. Man liekas, viņi tādu vajag samudrīt, jo viņi ir, man liekas, nav tāda viena konkrēta skaidrība, kur drīkst, kur kad nedrīkst braukt. Jo, arī tam pašam Keisiem, skatoties vlogus, tur viņš kaut kādos brīžos, laikam arī viņam ir tā, ka centrā tur nedrīkst neko tur lidināties ar to dronu. Cik man zināms, Ņujorka vispār ir diezgan ļoti off-limits. Viņš pat vienā vlogā, es tajā brīdī neskatījos tos vlogus vēl tā kā secībā, tāpēc es nezinu īsto stāstu, bet vienā random sērijā viņš teica, ka viņš, diemžēl, viņam ir aizliegts uz Ņujorkā pacelties, jo man liekas, ka viņš tur kaut ko jau bija savārījis. Bet, in general, Ņujorka, kā tik liela pilsēta, viņa ir off-limits, principā no-fly zone, tāpēc, ka tur ir debesskrāpji, tur ir ļoti daudz cilvēku un tam līdzīgi. Tāpat, piemēram, mēs novembra beigās, decembrī bijām Taizemē un Tokijā. Un Taizemē, piemēram, mēnesi pirms tam, kad mēs uz turieni lidojām, tika pieņemti jauni likumi, ka tur 30 dienu laikā pilnīgi visi droni ir jāreģistrē, jo tur stāsts bija kaut kāds tāds, ka no sērijas oficiāli piereģistrēti ir tur 300 droni valstī, bet viņiem ir aplēses, ka ir jābūt vismaz 5000 vai kaut kas tāds. Viņi vienā brīdī izdomāja, ka kaut kas būs jādara lietas labā. Un tad dokumentu kārtošana tur arī aizņem mēnesi un tam līdzīgi. Es nepaņēmu to dronu līdzi uz Taizemi, un Tokijā savukārt, piemēram, Japānā ir tā, ka in general tu lidot drīksti, bet ja cilvēku blīvums tur konkrētajā rajonā uz vienu tur kaut kādu kvadrātmetru ir tur lielāks par X, tad tu nedrīkst. Basically, piemēram, visa Tokija kā lielpilsēta arī, tu nedrīkst pa lielam lidot. Bet tas ir tas, ka, teiksim tā, mans mērķis nav aizbraukt kaut kur uz citu valstu un iebersties Eiropā vēl varbūt kaut kā, bet tur tādā Taizemē sašņorēt. Nebūtu baigi forši. Tāpēc es labs loks sanāks. Tāpēc es pētu tās lietas. Tev drons, kad tu lido uz Amsterdamu, ir jāņem līdzi kaut kāda atsevišķa bagāža? Ir tā, ka pats drons ir pofīgi, viņu var ņemt, kur tu gribi, bet baterijas ir problēma. Baterijas tu drīksti, droniem ir kaut kādas litija polimēra, laikam baterijas, viņas nav ķipa tādas kā telefoniem, viņas ir kaut kādas tur, viņām laikam augstāk kaut kāda tur spriedzi ir iekšā ar something, lai viņas var tā kā lielāku jaudu padot. Un bottom line, dronu baterijas viņiem tikai carry-onā, viņas nedrīkst nodot. Lai vismaz, ja viņas sprākst tā kā redzam, nevis kaut kur vienkārši cargo holdā. Jā, bet es šim esmu visam patiesībā piegājis ļoti nopietni. Man pat tas drons ir DJI Spark, viņš ir mazākais tāds normālais, kvalitatīvais variants, ko iegādāties. Viņš sver kaut kāds 300 gramus, viņš dažās valstīs vispār netiek nekam pieskaitīts, jo kaut kādi likumi skaitās tur no 500 gramiem uz augšu tiem droniem vai tam līdzīgi. Bet jā, es katrā valstī pētu, tur drīkst vai nedrīkst. Man pat ir, es esmu reģistrēts International Drone Racing Association biedrs, jo tā ir organizācija, kas Amerikā organizē dronu sacensības, kas uz mani neatiecas, bet viņi nesen kā papildus pakalpojumi ir ieviesuši worldwide apdrošināšanu. Kas ir, teiksim, ja tu apdrošināšana nevis pašam dronam, bet ja es, piemēram, savu dronu nometu uz mašīnas, tad es esmu covered, tur mans liability ir apdrošināts par $1 miljonu, piemēram. Okay. Un, piemēram, tādā Taizemē viena no lietām, kas bija jādara, lai vispār iesniegtu kādus papīrus, viņiem vajag papīru, ka tev ir tā tava liability tā kā apdrošināta. Tāpēc nācās atrast tādu risinājumu, piemēram. Tā kā tā, jā, mans mērķis nav iebirsties kaut kur ne Latvijā, ne citās vietās random lidojot, kur nedrīkst, bet tā kā man tas viss ļoti interesē, es mēģinu arī
tikt ar legālajām lietām galā, lai varētu Instagramā to bildīt ielikt, jo diezgan cool tomēr izskatās. Jā. Es vienkārši domāju par to, kā viņi ķertos sliktos dronu lidotājus. Policisti ierauga lidot dronus, tad viņi skraida apkārt un meklē. Skaidri meklē, jo tie ar dronu var diezgan tālu tomēr aizlidot. Cik tālu var aizlidot? Tā kā ar kādai to tavu dronu? Nu, ar manu teorētiski pēc papīriem 2 kilometri laikam. Prom no tālumā, jā. Oh. Bet tas ir, man nekad nav izdevies pat, man liekas, uz pusi tik tālu tikt, tāpēc, ka tas ir, tām pultīm un visiem tiem rādītājiem viņiem ļoti traucē visādi interference, tur, piemēram, lielā pilsētā nereāli, tur visu laiku apkārt ir Wi-Fi vai kaut kādi, tur magnēti, piemēram, tur pie kaut kādiem tur metāla tiltiem or something vajadzētu būt visam slikti, jo vienkārši GPS, visi tie aparāti viņi uz GPS darbojās, un ja viņiem pēkšņi pazūd GPS un visi šitie tur sensori, tad viņš vienkārši dreifē un prom. Jā, tas viss traucē to maksimālo attālumu. Augstums kāds ir? Nepateikšu tagad, bet kaut kādi daži simti metri, bet tas arī ir jāskatās. Viņi šobrīd, piemēram, arī lielākajā daļā valstu likums ir, tas, ka tev viņš tehniski ļauj tur aizlidot 2 vai 5 km attālumā, tas nav īsti legāli visbiežāk, jo likums tāds, ka tev tas savs drons jāpatur ir tā kā, acu redzamībā. Tā kā jā. Ir bijuši ar droniem, tā kā es Keisijam skatījos video, viņš parasti tur tos dronus slīdz, un viņiem tur krīt, un viņš kaut kā diezgan daudz problēmas. Ir kādreiz izdevies dronu? Nav izdevies. Pazaudēt. Nav vēl pagaidām. Bet jā, ir bijušas reizes, kad es viņu mēģināju, mēs filmējām Satīnam šo te. Singapūras Satīnam. Jā, krievvalodas klipu. Un mēs viņu filmējām tur pie šitādi apli, kā to apli sauc? Slāva aplis? Jā, tas aplis. Arī sauc, jā. Tur jā, aplis, tas kā aplis pie slāviem. Slāva aplis, satiksmi, ir Mūksals aplis, ir tās aplis, un ir Slāva aplis, viņi sauc Slāva aplis. Tur pie dienvidu tilta gala tur. Loģiski, ka tur notiek, es nemāku krievvalodu filmu. Exactly. Jā. Un bija ziema un augsti un liels vējš, un es tur to dronu gandrīz pazaudēju uz kaut kādu māju jumtu, jo viņi vienkārši vienā brīdī sāk pūst prom, un tu nesaproti, kur viņš lido. Un tad vienkārši noveicas, ja viņš atrod to GPS signālu, tad viņš tā kā atlidos mājās. Viņš atlido mājās? Jā, to viņš māk. Bet ja pazaudē GPS, tad pa lielam visu labu. Viņš var iet meklēt, tā tāda suni. Es gāju, bet pienāks brīdis pasaulē, kad tagad ir Āgenskalnā izdalīmētas bildes ar pazudis kaķis stūdis. Tā kā for reals. Būs, kad ir kādreiz izlīmēts pazudis drons? Es domāju, ka pienāks brīdis ļoti drīz, kad būs uz droniem jāslīmē virsū arī Latvijā visa informācija par sevi. Tā kā sunim liek aglis. Principā, jā. Jā, kā numurs, tā kā mašīnai. Jā, bet tas īstenībā ir loģiski, jo tas ir loģiski. Tad tu savāri sūdz ar savu dronu, tad tev var atrast. Un vēl, piemēram, tas DJI, tā firma, kas ir, laikam, lielākais un kvalitatīvākais dronu ražotājs pasaulē šobrīd, viņi diezgan prātīgi pieiet tam visam un tā kā komplajo ar visiem likumiem. Viņiem ir pašā aplikācijā iebūvēta no-fly zones karte, un ir vietas, kur, piemēram, visas lidostas ir no-fly zone, tu nevari tā kā kādā rādījusā lidost neko tur darīt, un tad vienkārši ir vietas, kur tev vienkārši aplikācija saka, ka nebūs un necelšos augšā, jo nedrīkst šeit. Viņi arī to mēģina čekot, jā. Tā kā tas ir. Es domāju, būtu cik stulbi, tā kā aplikācijā ir ielikt tas, ka tev lidostā nevar pacelties vispār, bet tev ir jāfilmē lidostā klips kaut kāds reklāmas, un tev ir lidostas atļauj. Tad to var saskaņot un tur iesūtīt viņam kaut kādu info, un tad viņi atlakos. Ja viņi atbild tikpat ātri kā Facebook supports, tad Nē, tad ir slikti. Jā, fuck, es esmu to saskārs, man vajadzēja nobloķēt cilvēku profilu. Tā kā aizgāju ārprāts. Vajadzēja nobloķēt. Nē. Mana interesantā dzīve. Es tas man drons liekas, cik sen pasaulē ienāca droni?
kādā formā. Nu, tā kā, man tā kā drons, tā kā es neesmu izskojis kā precīzi, viņš liekas tā kā viena no tām precēm, kas tik ātri vienkārši no kaut kāds tā kā ekskluzīvas profesionāļu preces, vienkārši kļuva par tā kā visiem. Nu, tā kā viņi kādreiz bija, man liekas, tā kā tur profesionāli, nu, kā, ja bija drons, tad tur vai nu militārais cilvēks, vai nu superoperators, un tagad vienkārši, kad tā kā, jebkuram fujekam ir drons, nu, tā kā, ja tu gribi, tas cik maksā, piemēram, tavs drons? Tā kā... Viņš zem 1000. Nu, redz, tā kā... Tas ir, tā arī bija tā, tas kaut kāds limits, kurā brīdī es sāku puslīdz tā kā nopietni domāt par kaut ko tādu. Jo jā, kamēr, piemēram, tas drons maksā tur 1500 or something, un viņš tur ir liels un riktīgi fancy, un tur filmē 4K un tam līdzīgi, tas viss ir, nu, tā kā profesionālajai lietošanai vairāk, bet, piemēram, kolīdz viņš ir tāds, ka es viņu varu jebkurā brīdī mugursomā paņemt līdzi, un viņš nemaksā tik daudz, maksā vismaz pusi mazāk, tad ir... Tad tas uzreiz Tendence tagad ir vairāk ir mazie, tā kā droni populārāk ir paliek, kas ir tie, nu, par zemā līmeņa. Tā kā, vai vairāk tādi advancētie, nu, piemēram, DJI, vai viņš pārsvarā koncentrējas uz tiem? Viņi tagad tur mērģojās kopā, kurš viņiem bija tas lielais, tas fantoms baltais, kas bija, tā kā, man liekas, pirmais viral drons, kas tā kā visiem bija, jo viņš ir riktīgi nice un tā tālāk. Viņš joprojām, nu, daudz... Viņš ir, bet... Tad ir otrā galā ir tas, piemēram, tas Sparks, kas ir man mazais. Tagad ir pa vidu tādi divi modeļi, kas sāka kļūt, teiksim, mazāki par to fantomu, bet arī kvalitāte pieaug. Nu, viņi tagad iet uz tādu no abiem tiem galiem, kas ir super tiny variants un filmē ok, un super lielais, kurš filmē super awesome, tad viņi tā kā kombinē, lai atrastu, manuprāt, tādu kaut kādu puslīdz vidusceļu. Jo, protams, arī filmēšana tas ir viens, bet, nu, teiksim, ja tas drons sver 300 gramus, tad lielā vējā tur viņi neko īsti nevar izdarīt, jo viņš aizpūš prom. Tas ir, nu, profesionāļiem. Cik tev es sver? Nu, viņš sver 300, tāpēc arī bija filmējot slāvu. Jā. Kas vēl ir tāds aktuāls gadžets un tehnoloģija pasaulē. Es neesmu sakojis līdzi. Vienīgais, ko es tagad pamanīju, ir tas HomePod. Es redzēju, ka tu arī nopirki viņu, bet es dzirdēju diezgan daudz slikts atsauksmes. Bet viņš, kā viņš strādā, kā viņš patīk? Pastāstiet, kas tas ir man pirmkārt. Es nedzirdēju arī kaut HomePods, Apple HomePod, tāda tumbiņa, tāda apaļa maza tumbiņa, kas ir ķipa smart speakers, kurš nav pārāk smart šobrīd, bet viņš ir labs speakers. Nu, ķipa, viņu izlaida kā konkurenti visiem tur Amazon, Echo un Alexa un visam šitam pasākumam. Runājot par Apple tehniku, iespējams, neesmu pats objektīvākais cilvēks. Es Team Apple. Es esmu Team Apple. Es esmu iekāries šajā jūgā jau vairākus gadus. Es atceros, kad es pirms kaut kādu laiku gadu strādāju ar tevi kopā. Nu, tajā, kad mēs taisījām tās reklāmas. Tad tikko bija iznācis viens no iPhone. Tā kā, es, man liekas, biju aizvakar internetā izlasījis to, kad viņš tā kā ir iznācis. Tad mums nākamajā dienā bija jāstrādā, un es redzēju, kā tu laimīgs pakoja vaļā. Jā, šogad bija vēl stilīgāk. Es šogad pirmo reizi izdarīju to stulbo lietu, ka es pirmajā dienā, kad iPhones ir pieejams, es stāvēju rindā 7 no rīta pie Ideal veikala Brīvības ielā un dabūju viņu tajā dienā. Cik bija, cik Latvijā bija rinda? Nu, rinda bija kādi, es teiktu, 20 cilvēki, 25 tajā. Bet labākais ir tas, ka tur bija tā, ka tas veikals vērās vaļā laikam 8, un tad es tā kā gribēju to vienreiz izmēģināt un piedzīvot, bet negribēju, protams, nākt tur 5 stundas ātrāk. Yeah. Tad es aizgāju 7, un tad tur kaut kādi laikam 5 vai 10 cilvēki man jau bija priekšā. Un tad stāvot tajā rindā, es uzzināju, ka pirmais džeks esot ieradies 3 naktī. Tātad tomēr stāvējis visu nakti, kas diezgan jautri. Nu, līdz tam līmenim es vēl neesmu ticis, varbūt kādreiz. Es arī esmu vienreiz dzīvē izmēģinājis experience stāvēt kaut kur rindā. Un pie H&M? Kas? Nē. KFC. Tev ļoti jāpie bet tur tas bija Latvijā. Tas bija nenormāli rinda, jā. Tur bija garāk rinda nekā pie iPhone, man liekas. Es esmu stāvējis 2008. gadā. Es esmu no kaut kādiem 9 rītā. Tā, kad vakarā sākās koncerts, es stāvējis uz Skonto stadionā pie Metallicas, lai tiktu pirmajā rindā. Un, sapcīt, ļoti maz atkāp. Tā bija tā reize, kur es dzīvē pārliecinājos, ka viens mums tāds čoms Roberts Rīmšs ir tā kā patiesi
mans labākais draugs jau bija tāda situācija, ka tur bija jāskrien, lai tiktu fanu zonā. Un fanu zonā tika pirmie 3000 cilvēki. Par to mēs neuztraucāmies, mēs uztraucāmies, vai mēs tiksim pirmajā rindā. Un fanu zonā lika fanu zonas aprocīts. Un man tagad tas apročs licējs kaut ko čakarējās, un nereāli ilgi viņš kaut ko lika un nevarēja aplikt. Un es redzēju, ka visi man čomi ir jau aizskrējuši. Es domāju, es jau galvā biju izdomājis, visi man čomi būs pirmajā rindā, un es būšu 7. rindā. Un likās, wow. Jā. Un tad es aizskrēju pie tās pirmās rindas, skatos, viss ir aizņemts. Un tur ir tās metāla margas, un tas mans čoms Roberts, viņš bija tā ieķēries. Pat 2 vietām viņš tāds, Kugrān, es tev taupu vietu. Un tā man bija tas tāds clear moments, tāds, mēs būsim draugs mūsu. Šī draudzība bija tā kā, ne? Bet ir tā vērts stāvēt pirmajās rindās koncertos. Jo man liekas, ir daudz krutāk. Es biju pozitīvs arī pirmajās rindās noklausījos koncertu kaut kā daudz krutāk. Bet man liekas, tas mīnus, tās 2 stundas pirms tam vēl gaidīt stāvēt. Tur, man tas bija, es par šo varu ļoti padalīties pieredzē, jo kā tu aizskrējuši to pirmo rindu, tā kā super hype, tā kā, es esmu pirmajā rindās Metallica. Bija 3, man liekas, iesildītāji grupas. Un tad bija tas brīdis, ka viņš kaut kādu stundu pirms Metallikas, tā kā es saprotu, riktīgi vajag čurāt. Nu, tā kā, bet es nevaru iet čurāt. Jo tā kā es iešu čurāt, tā kā ir loģiski, ka es netikšu. Un tad līdz ar to tā pirmā, tad es kaut kādā ar tādu loģisku prātu domāju, ka būtu daudz labāk, ja es būtu stāvējis vienkārši tajā fanu zonā, mierīgi staigājis, bet tā kā tajā laikā man bija 17 gadi, un tā bija Metallica, es nečurāju kaut kāds ļoti daudz stundas, un es vienkārši redzēju Metallica kaut kāds 3 metrus. Nu, tas man liekas, ja tas tāds mazais faniņš, tad, man liekas, rīktīgi nājas pirmajā rindā. Bet, man liekas, tādā mūsu vecumā, tagad apzinoties, ka, man liekas, tā pirmā rinda ir tāds labāk vienkārši izbaudīt koncertu. Nav atšķirība tie 10 metri. Es pilnīgi piekrītu. Starp citu, arī, man liekas, biju uz Metalliku koncertu stadionā. Es gan nebiju pirmajā rindā. Es biju kaut pie skaņu pults. Bet jā, man arī par koncertiem pēdējā laikā ir bijušas ļoti liels pārdomas. Es arī esmu bijis tur... Arcade Fire koncertu? Nē, Arcade Fire, diemžēl, neesmu dzirdējis dzīvē. Varbūt tu man aizvedīsi kādreiz. Es tev uzdāvināšu ielauku. Bet es esmu bijis tur pirmajā rindā uz Rammstein, uz Limp Bizkit koncertiem, visu kaut ko tam līdzīgi. Un tas ir riktīgi nice. Tā pieredze ir cool, bet man arī šķiet, ka es jau tagad esmu tam bišķi pavērt. Jā. Un then again, laikam tādas pavisam pieklājīgas iespējas aiziet uz kaut kādu koncertu, laikam pat vairs īsti nav. Mēs Amerikā bijām uz The Weeknd koncertu, kas arī bija lielā arēnā. Mēs paņēmām sēdvietas šoreiz, kā gudri veci cilvēki, paņēmām sēdvietas. Bet rezultāts bija tāds, ka, ko tā sēdvieta dod, ka tev ir savs kaut kāds dezignēts kvadrātmetrs, bet sēdēt tu stili nevari, jo skanot pirmajai notī, visi arī sēdvietās pielic kājās, un tad basically tu stāvi kājās tāpat. Bet tev ir tev ir bišķi vairāk vietas, un tev nav jādīlo ar mošpitiem. Kas man bija neliela sāpe. Weekend koncertā arī mošpiti? Nē, Weekend koncertā nebija, bet Kendrika koncertā bija, par ko es biju kind of sašutis nedaudz. Jo, jā, es kaut kā laikam biju palaidis garām to trendu, ka arī hip-hopā tagad mošpiti ir a thing. Man liekas, ka mošpiti ir kā thing pazudis tagad visur. Jā, bet man liekas, ka viņi pat metālā vairs nav trendi. Bet es paši to te gribēju par to sēdvietu. Man liekas, ka mēs esam tajā jokainajā vecumā, kad pirmā rinda, mēs esam too old. Jā. Un sēdvieta, man liekas, mēs vēl esam tā kā, pa jaunu. Es nepiekrītu. Es gribēju teikt, ka tev bija tā pieredze, kad tu tur viss pielic kājas, bet es biju tepat Latvijā uz Placebo pagājušajā gadā. Un tad tā bija tā jokaina arēna. Pirmkārt, vispār bija pustukšs, Guntāra Rača ir pilna arēnas Placebo pustukšs. Tas man ir... Un uz tonu 2 reizes pilna. Jā, to man izskaidro. Bet bija tā lieta, ka man likās tik jokai, ka mēs bijām stāvvietās. Un es tā kā rīktīgi ārdos tā kā tur Placebo. Tur ļoti daudz tā kā kaut kāds jaunības dienas atmiņas. Un tad tu pasties uz arēnu, un tas sēdvietās cilvēki tā kā actually tā kā teātrī, viņi vienkārši tā sēž, un tad beidzās dziesma, viņi tā...
Bet tas kā kurai mūzikai, ja es biju Londonā uz Bon Iver koncertu, un tur bija sēdvietas, un es ļoti priecājos par to, ja man negribējās stāvēt. Ja man besīs, piemēram, koncerts 2 stundu, tad man stāvot vienkārši apniek, un es paliku īgns. Ir īpaši Bon Iver. Jā, un Bon Iver, ka nebija tā. Palieku īgns cilvēkos, kur nu vēl 3 stundas pirms koncerts stāv. Jā, un tur gan labi, tur gan paveicās, ka tur cilvēki nelec kājās un nedejoja, jo nebija baigi dejoja mūzika. Nav. Jā, un tur man patīk. Man kopumā, man liekas, sēžu un koncerti patīk diezgan labi. Man liekas, festivālos ir stāv un koncerti, ok, bet ja tev ir... Bet jā, tādā pašā Kendrikā vai Weekendā, nu tur laikam nav baigās sēdēt. Festivāls ir, man liekas, tā foršā lieta, ka tu jebkurā koncertā vari izvēlēties. Jo, nu, pēc kādā tepat Latvijas festivāls pozitīvs, nu, jebkas, kas notiek uz lielās skatus, tu vari rīktīgi mēģināt stāvēt, bet tu jebkurā brīdī vari aiziet puskāpā, vienkārši izklāt savu dēļu. Tas, man liekas, ir festivāla krutums. Jā, tas, ko es vēl gribēju, kurām tu varētu pastāstīt, kā tev gāja svešajā sejā. Jo, ja tu neesi pamanījis, tad es redzēju pastarpināti, man sūtīja video Pirmkārt, par šo, dodiet man 3 minūtes, es izstāstīšu visu, un tā pieredze bija dirsa. Es pirmkārt ātri izstāstīšu, kāpēc es tur nokļuvu. Tev bija ierocis. Un mana izvēle bija uzlikt klusinātājiem. Bija tā, ka tur nebija paredzēts klusinātājs, un es vienkārši gāju, tā kā es redzu, tur ir klusinātājs. Es varu uzlikt klusinātāju, ka es tā režisors tā. Nu jā, bet tā, es izstāstīšu, kāpēc tu nokļuvi. Man skolas laikam ļoti labi draudzene. Viņa strādā. Tas vairs nav MTG, man liekas, tas tagad ir kaut kā Baltics. Viņai tas šobrīd laikam viens no tiem galvenajiem pienākumiem dzīvē ir promotēt svešo seju. Un tad viņai tā kā vajadzēja, viņiem ir katru nedēļu cameo tēls, kas ir, tur bija es, Markus Rīva, viena nedēļa, Arnis Krauze. Pareizā sabiedrība. Bet, jā, viņi man es biju atteicies, un tad viņi, diemžēl, nospēlēja uz tādām ļoti jūtīgām kārtīm, jo man ar MTG Baltics tagad ir sadarbošanās vēl visādos citos projektos. Un tad bija tas brīdis, kad es jau atteicies, es tur neiešu, un tad viņi uzrakstīja to īziņu, kad jā, Rudolf, bet būtu baigi svarīgi, lai tu tā kā noturētu ar mums labas attiecības. Man bija tāds, tā kā šī klāts, tā kā man ir jāiet. Es biju vienu epizodu, man piedāvāja vairāk epizodes, es biju vienu. Un pirmais, visi cilvēki pasaulē, tas ir tā kā tāpēc ar svešo seju, ir tāpēc kā Hesburgera aplikācija. Es pagājušajā nedēļā biju Hesburgerā, un man priekšā stāvēja cilvēks, un divi čomi. Un viens čoms tā kā izvilka aplikāciju, viņam bija Hesburgera aplikācija, otrs čoms tā, tev ir Hesburgera aplikācija. Un viņš tāds, jā, man tur, vienreiz vienam prikolam vajadzēja. Un ar svešo seju ir tieši tas pats. Visi cilvēki pasaulē, kuriem tu prasa, kā, tu skaties svešo seju? Nekad. Bet tagad, kad es esmu nofilmējis visu tā, es tieši netīšām uz 20 minūtēm uzslēdzu. Un tā kā viss, bet ārprāts, kāds tas ir pa līmeni. Tur nevienam nepatīk. Nevienam nepatīk tas darbs. Es aizēju tur, un es saku, tā kā, es neesmu īsti iemācījies savus tekstus, es varu runāt tā kā kaut ko par savam. Jā, nu tā kā mauc. Tur ir operators, viņš stāv pie tās kameras, viņš tā kā izstās, viņš grib nomirt. Nu tā kā, viņam ir tā, sākam. Un viņš, nu tā kā, un tas saprot, tas viss notiek tādā, grūti izskaidrot, tā kā visus turien iet, tā kā, man liekas, uz firmu, kaut kādā, nezinu, gaterī, kur tev ir jāstrādā 15 stundas pie frēzes cilvēkiet. Tā kā laimīgāk, tā kā visi aktieri. Es prasu jebkuram aktierim, tu skaties svešo seju? Nē, protams, ka nē, man vienkārši vajag to nav. Nu, tā kā, tas viss notiek tik... Tur, man arī stundu pirms, iepriekšējā dienā, vienkārši pirms tā kā man tur jāfilmējās, vienkārši uzrakstā režisoru vai producents, nezinu, kas uzrakstā. Tu būsi drēbēs? Man tāds... Es baigi pliks nedomāju nākt, nu tā kā es, zinu kā ziemu un tā. Un viņi tā, jā, vienkārši tu varētu filmēties tā kā savās drēbēs. Un viņi pat neprasīs, varbūt viņiem neinteresē, tur ir ierakstīts kaut kāds tēls scenārija. Viņiem pat nebija tāds, būtu labi, ja tu tur uzvilktu žaketi. Jā, viss, tur bija pofik. Tev ir drēbes, nice. Tas dara, mums nav jāmeklē. Vienkārši es saku, tā kā tu saviem blogiem, tu tā kā ieliec 100 reizes, 1000 reizes lielāku atdevi, kā jebkurš ieliek svešajā sejā. Un es tā kā for real to sāku. Es tur biju, es biju pusotru stundu tur gan, bet es to redzēju, un tur visiem vienkārši ir tāds, tas jādara. Tad, principā, es gaidu, ka manam vlogam nākamdēļ būs tikpat skatītāju, cik svešai sejai, jo tagad man arī Kukurēns būs epizodē. Jā, okay. Es neesmu tavā pirmā epizodē.
Tu biji taču uz komēdiju Latvijas cepienu. Tad gan jau, ka... Pareizi, jā, Bet bet tur, tad, man liekas, bet tev tad nevarēja izstījās, ka varbūt es tur filmēju slavenības un uz skatuves mēs neesam pazīstami un tā. Un Bet tagad tagad būs redzēs. cits vibes uzreiz. Okay, nice. Viņš tomēr zina šo fuju. Bet man liekas, ka tas svešos ir tā lielākā problēma. Tā, ka viņiem ir katru dienu jāizlaiž sērija. Nu, tā kā tu nevari baigt kvalitīvi. Tā kā, ja tev ir 4 sērijas nedēļā jāuztaisa. Nē, par to, cik tas ātri notiek. Es filmējos, man liekas, vienu dienu. Zelniņš bija sestdienā, cepiens mums bija sestdienā. Es filmējos piekdienā un trešdienā. Tā epizode bija ēterā. Un saprot, tur par to man šis ļoti patika. Man stāstīja, tā, ka vēl bija ugunsgrēks. Viens pazīstams aktieris, kurš bija ugunsgrēkā, viņš stāstīja, ka situācija ir tāda, ka visur tā kā jau reklāmas ir, tuvojās sezonas noslēgums, visur izreklamēts. Un ugunsgrēks sezonas skandalozais noslēgums. Tur tādi šokējoši notikumi. Tad tam aktierim prasīja, ka viņš saprot, kas būs tajā sezonā. Viņš vēl nav izdomāts. Viņi arī ne tikai filmē nedēļu, bet viņi arī tā, ka šitais aktieris aizgāja, vai tā, kur Egils Melbārs brīvs. Jā, mēs tev kaut ko metam ārā, te ierakstīsim lomu. Tur vēl man zina, kas izklausās daudz sološi. Tas, kā tu teici, ka viņiem ir cameo katru nedēļu kādam, tad viņi introduso random karakterus uz vienu sēriju. Jā, Nē, viņi piedāvās vairāk. Markus Rīva bija 2, bet Arnes Krauss spēlēja Arne Krauzi. Tas ir diezgan... Jā, tas ir. Tā kā viņi pat neiesprīg. Viņš čista varēja nemācīties tekstus. Zikā, tur bija tik trāki. Jūs neviens neredzēja to manu epizodi? Es redzēju tikai to, kas bija. Tikai to man bija arī tā, ka viņi vispār nepiesaist. Man bija jāiet ar to ieroci, un tas aktieris, ar ko man bija jāspēlē kopā, Niklaus, ir mans čoms. Nu, tā kā, un es vienkārši tā kā, pilnīgi, viņi kā absurdi, tas nav ierakstīts scenārijā. Es tajā pirmajā reizē, kad mēs filmējam, es ieeju, un es viņam iebakstu tajā dibenā ar ieroci. Un viņam ģip tajā seriālā ir draudzene Karīna. Un viņš tā kā, es tā iebakstu to ieroci tajā dibenā, viņš tā, Karīna, tā tu? Un es tā, te nav nekāda Karīna, tā ģip ir kaut kāds ristais. Un vienkārši tas vispār nebija sarunāts. Jā, labi, tā kā vienkārši tas notiek viss tā, ka vienkārši... Kādā tas stāsts atrisinājās? Kā tu tur parādījās un kā tu pazudi? Es ienācu ar iebakstot Niklāvam dibenā. Tad bija tās 3 ainas, kurās es biju. Es izgāju ārā, un tas tēls vienkārši vispār absolūti... Man piedāvāja gan kaut kāds epizodes. Nu, teica, bet jā, mēs redzam, ka tur ar laikiem nesnāks arī negribēja. Bet jā, tas tēls arī vienkārši ienāca. Viņš bija 6 minūtes seriālā. Un viņš ziniet, kas ir Markus Rīva tajā seriālā? Viņš ir fucking kāzu vadītājs. Arnes Krauze ir Arnes Krauze. Bet tā vismaz varbūt recurring loma, zin kā kāzas tur tomēr reizi pāris nedēļas. Jā, tur visu laiku. Gan X faktors. Man nereāli vēl aizvien mīļākais, viens no mīļākajiem YouTube video ir, kur ir Hamlijona rotaļas 6 minūtēs. Tas ir tik nice. Tur vēl kāds tāda grafika, pa katram tēlam vienkārši tāds ātrs komentētājs. Un tad Brūka apprecējās ar Rīģu. Tad Rīģis nomira. Rīģis tomēr nav miris. Tad viņi apprecējās to. Un vienkārši 6 minūtēs tiek izstāstīts 3000 epizodes, bet 6 sevi varētu izstāstīt 5 minūtēs. Tad absolūti. Bet kopumā, kā Junk TV vispār paliek Latvijā vairāk vai mazāk? Jo man liekas, ka paliek vairāk un latiņa ceļas ļoti. Es domāju, ka caur ērkšiem uzcēla līdz... Pareizi, tu skaties. Starp citu, caur ērkšiem ir lieta, kam es neskapēc nenoskatījos pat vienu sēriju. Laikam tāpēc, ka nebija normāli pieejams, ne? Jā, viņš... Tur bija viņa tajā kaut kādā... Ja tev nav Telekom televīzija, tad tev ir grūti viņu noskatīties, jā. Man nav Telekom televīzija. Vat visu lauku sētas un visu šito pasākumu tur izcili mēs... Nē, es redzēju, ko caur ērkšiem Nē, es aptuveni... Es tev iedošu savu Telekom paroli. Labi. Lūdzu. Sarunāts. Bet kas tagad ir kaut kāda jauna? Nav kaut kas tagad bija kaut kāds nice šovs, kas pat laikam neiet televīzijā, bet viņi publicē tikai skaties kaut kādas 7 minūšu epizodes or something, kaut kāds mīls kruīzes, kaut kas tāds. Jā. Izklausījās pēc apraksta riktīgi nice. Tas bija tas, ko Bāliņš sūtīja toreiz. Jā. Kur ir tā, tur bija sieva, viņa un viņas vīrs, viņiem ir atvērts attiecības, un viņi ļauj viņam... Viņš viņu pieteica pēc šovam. Mums Āgans, man ir tagad ļoti daudz, mēs kaut čom dzīvojam tā kā Pārdaugavā. Tādā diezgan... Āgenskalnā. Varbūt tās kāds ir ilģicēm, bet mēs visi viens pie otru varam nokļūt 10 minūšu laikā. Un tagad mums bija Junk TV pirmdienas, kad bija tāds šovs Patiesības spoguls, ka mēs mēģinājām vienkārši pirmdienās satikties, paņem kaut dālī, pīts, un tu zini, kas bija Patiesības spoguls? Jā, tas ir viens no retiem. Patiesības spoguls tur bija fucking vēl vienkārši tā kā... iemetam rakstiem Magnus iekšā. Būs nice. Mēs tā darījām ar lauku sētu, saimnieks meklē sievu, tā tālāk.
Jā, lauksēt, laikam nav. Es esmu dzirdējis, ka viņš baigi interesants, bet es neesmu viņiem skatīties. Lauksētāji, tā kā, lauksētāji pat tā kā, viņam tā kā idejas, ka viņš tā kā ir, tā, salīdzinot ar saimnieks meklē sievu. Lauksētāji, kaut kāda Ko viņi atšķirās? Nē, kā saimnieks meklē sievu, ir 6 saimnieki, kuriem ir kaut kādas tur saimniecības, un viņi raksta, tā kā viņi pirms raidījuma filmēšanas ir uztaisījuši savus profilus, un tad dāmas raksta viņiem vēstules, kuras gribētu ar viņiem iepazīties. Kurām jau sagatavots, kā, come on! Un tad viņi izvēlās 6, kuras tā kā brauc dzīvot pie viņa. Un tur tā, un tad no tām viņš izvēlās, ar kur viņš varētu kā deitot un būt kopā. Bet lauksētine, tas ir tā kā izdzīvotājs tikai laukos. Jā, un saimnieks meklē sievi, ķipa The Bachelor, tikai laukos. Pa lielam visi Latvijas šovi ir... Visi Latvijas šovi vienkārši tiek izgriezti caur to lauku prizmu, un tad normāli. Balvā traktors. Jā, tas tā ir viena no bēdīgākajām lietām, kas notikusi ar lauku sētu 3 sezonu garumā. Pirmajā sezonā balvā bija kaut kāds tur amazing traktors, kurš laikam maksā 100 000 or something. Jā. Otrajā sezonā bija laikam balvā ceļojums uz Brazīliju or something, kas šiem maksā 5 000. Un tagad šajā sezonā bija kaut kāds tur sponsorēja tur aizdoms LV or something, un bija kaut kādi tur 1000 eiro naudas balva or something beigās. Karoči, tas tā trepe vienkārši. Bet jūs dzirdējāt to, ka bija sieviešu rallijas, un sieviešu rallijā galveno balvu varēja dabūt veļas mašīnu. Nopietni! Man vispār ar sieviešu rallijas tā ir tā. Es neesmu tā kā vispār pret svētkiem, man tā kā es tur apsveikt savu dāmu sieviešu dienā, man tas izslējās šķil, bet sieviešu rallijas man vispār neliekas šķil. Es nezinu, kāpēc man liekas tāds sūds. Man vairāk liekas tā. Es neesmu piedalījušies vienkārši. Es jau nedrīkstam. Man tāpēc arī sieviešu NBA liekas sūds. Ko? Es nepatēju. Mēs par gadžetiem īsti tā normāli neparunājām. Par HomePod es jums tā arī neiepārdevu. Jā, arī neiepārdos, bet turpini. Pagaidi, es pamēģināšu. Tātad HomePods, riktīgi nice maziņš skaļrunis, kas darbojas ar Siri. Viņam tur ir 360 grādos, tur viņš to mūziku spēlē un tā tālāk. Viņš tur baigi gudrs, ka tu viņu tur pārvieto, tad viņš tur baigi noskanē telpu un saprot, ka viņam tur aiz muguras ir siena, tad viņš vairāk tur pušo to mūziku uz priekšu un tā tālāk. Tas viss ir krūti, tad viņš reāli neizskan. Otra lieta, kas ir krūti, ka tagad viņš ir always on, viņš vienmēr dzird, ja es dzīvoklī nobaļaujos Hey Siri. Un... Cik tas ir ļoti, kā, ja tu esi vansistabā dušā, viņš stāv viesistabā? Vansistabā dušā neesmu testējis, bet tad ir 2 istabas blakus dzīvoklī, un tā kā no otras istabas viņš dzird. Tā kā tā skaņa atbalsojas laikam tik labi, ka tur kaut kādi 7 mikrofoni, tur baigi fancy viss. Un kas ir riktīgi stilīgi, es pirms kaut kāda pusgada viens gadžets, ko es iegādājos, ir... Philips Hue, tās te gudrās spuldzes, kuras pirmkārt var ieslēgt tur visādos toņos. Otrakārt, viņas ir tātad ar wirelessu savienotas. Principā es šobrīd mājās varu pateikt, hey Siri, turn off the lights un viss notiek. Līmenī būtībā. Aptuveni, jā. Wow. Tas ir riktīgi krūti. Cik maksā tas HomePad? 300 eiro. Tas nav tik traki? Nē, tas nav tik traki, bet problēma bija tāda, ka man bija jābrauc pakaļ viņam uz Londonu, jo viņš šobrīd ir pieejams Amerikā, Londonā. Tāpēc tu biji vienu dienu Londonā? Jā, tas bija. Es neredzēju atbildi, jo tev bija... Atgriežoties, savienojot to visu ar vlogu, vlogs tādā ziņā piespiež arī kaut ko interesantāku bišķi dzīvē darīt, lai nebūtu vienkārši jāfilmē savus purns visu nedēļu. Un tad, attiecīgi, ja ir variants meklēt kaut kādas iespējas tur pajautāt kādam draugam, lai kaut ko atved no kaut kādu, no Anglijas kaut ko vai tam līdzīgi, vai ir iespēja, hei, randumā aizbraucam uz vienu dienu uz Londonu, pakaļ tam aparātam, tad obviously izvēle ir, davai, jolo, ja nav dārgas biļetes, tad aizbraucam un būs vismaz interesants saturs. Wow, tā kā ir citi cilvēki. Tā kā ir cilvēki, kuriem tā kā nāve ir tas iemesls, kas liek dzīvot interesantāk, jo tā kā ir čips, es tā kā nomiršu un es negribu izniekot nevienu dienu. Tā kā Niks ir tas cilvēks, bet video vlogs. Bet normāli, vismaz ir bišķi jautrāk dzīve. Bet cik labi tā Siri pagaidām uztver balsi un tur daudz ar viņu mēģina runāt? Jā, kā mikrofoni kā tādi ir riktīgi nice, viņi tā kā sadzird super labi. Problēma ir tāda, ka laikam Siri ir tajā izstrādes stadijā daudz zemāk par visiem tiem Amazon tur brīnumiem un tam līdzīgi. Tāpēc, Alexis? Jā, viņi ķipa nav laikam baigi smart un neko super daudz tur nevar izdarīt, bet tās pamatlietas strādā. Bet tu kā tāds sanāk,
tu kā tāds nereāls tā kā Apple cilvēks, Jā. tev tā kā sirsniņi neļaut patestēt Alexis. Nu tā. Principā, jā. Nē. Patestēt, es labprāt patestētu. Ja te ir kāds... pirkt? Pirkt, es viņu nepirktu. Es zinu, ja kāds uzņēmums vēlas iedot viņu patestēt, jā, nav problēma. Varam izdarīt variantus. Evalds.gmail.com Bet visādi citādi, jā, es esmu Apple ekosistēmā tik dziļi iekšā, ka nav īsti vairs ceļa ārā. Un es baigi par to nesūdzos, jo man riktīgi patīk. Bet jā. Tev tagad ir iPhone 6, jā? Jā. Wow. Selfie sanāk nice. Jā, reizēm ar saules brillēm kaut kādām vienām konkrētām man reizēm nedarbojas tas Face ID. Pareizi, tev ir arī tas tur saules brilles, jā. Snapchat brilles, jā. Tas arī bija riktīgi nice gadgets, kas tur vlogā tur grūti ielikt, jo tas nav īsti tāds formāts. Yeah. Tā Snapchat brilles ir riktīgi nice ideja, bet es ļoti gaidu nākamo versiju, jo viņi filmē, Instastorijiem ir ok, bet tā kā, lai liktu kaut kur kādā lielākā materiālā, ir kind of crappy pagaidām. Bet viņam strādā tā funkcija, kas bija, jo es tagad redzēju, ka viņi anonsoja tās brilles, ka viņam, ja tu ieliec Snapchatā, tu vari griezt telefonu un redzēt visu, vai... Jā, Snapchatā tas darbojās, bet izeksportējot, nē. Tu tur esi stāstīji pozitīvāk, kad ir baigais čakars tagad, vai ne? Jā, tas čakars joprojām ir. Ja tu gribi ielikt kaut kur citur, tad tev ir nereāls. Nē, protams, ka Snapchats gan jau griezt vairāk, lai tu liktu Snapchatā. Es pirmās tā kā 2 dienas, kad tev bija tās brilles, pirms es zināju, ka tev ir tās brilles, man bija tāds... Skatījos tavas Instorijas un bija kaut kāds Singapūras sadīts koncerts, un man bija tā kā redzēja, kā tur visu dara, tā kā man bija tāds... Ko nopietni? Es kā tiešām iedomājos, ka tu tā kā ej tā. Jā, ja nebūtu brīļu, droši vien tā arī darītu. Bet jā, klīst baumas, ka tur kaut kad uz gada beigām laikam būs tur kaut kāda jaunā versija, tur kaut kas tām Snapchat brillēm, tā kā es gaidu, viņi varētu bišķi labākā kvalitātē filmēt. Bet man ļoti patīk tas koncepts, ka nospied to pogu, viņi 10 sekundes filmē un viss tā tad filmē tikai 10 sekundes, tāpēc baterija tur ilgi un tā tālāk un brīļu maciņš, jeb tas case, viņš ir principā kā ārējā baterija. Viņu tur, ko līdz tu ieliec brilles tajā maciņā, viņš lādējas. Kas arī, tā kā riktīgi nice izdomāts. Tev nav tās brilles tur jālādē reizi stundā, tāpēc, ka viņām tur nav vietas, kur ielikt bateriju, un viņas normāli darbojās, jā. Jā. Labi, paldies, ka atnāci. Jā, tā noteikti, Nikas, nebūs pēdējā reize. Es domāju, ka tas pie mums. Es ceru. Jo mums ir vēl ļoti daudz mākās, ko mēs varētu runāt, bet sakojiet, ja gribi tavu vlogu Niks cilvēku. Evalds, es esmu visur. Un, Niks Evalds, visur. Twitteros, Instagramos, Facebookā arī man var pēc tā paša oficiālā vārda atrast. Interesanti. Tā kā nav pārāk interesanti, bet... Tiešām paldies, ka atnāci uz ko 3. epizodu. Paldies, ka Tiekamies uzaicinājāt. vēl citos podkastos šeit padās. Paldies. Jā!